Un, ja ir noteikti pārkāpumi, tad apdrošināšanas kompānijas neizmaksā milzu naudas. Vienkārši viņiem ir iemest un gadās, ka viņi neizmaksā, un tad pārdātāji vērš pie mums, mēs saprotam, ka tomēr nav pārkāpuma, mēs viņiem rakstam, ka nav pārkāpuma, viņi griež pie apdrošināšanas firmas un dabū savu naudu. Bet ļoti daudz cilvēki dažādi iemesli dēļ kļūst par pārkāpējiem. Ieteikums ir vienmēr pa 5 minūtēm mazāk pabraukt. Un pa 5 minūtēm vairāk pastāvēt vienmēr, jo būsim līdz 3,5 tonnām, parasti bija 3,5 tonnīgie, kuri braukāja pa 2-4 stundām diennaktī un vālēja visa Polija un caur Poliju un Vāciju. Arī piemēroja šīs pašas prasības no 2,5 līdz 3,5 tonnām. Un tagad iznāk, ka tas otrais izrādes ir 1 minūti pabraucis viens pats. Tiklīdz viņš kaut 1 minūti pabrauc 21 stundu laikā viens pats, viņš nevar vai 21 stundu braukt. Viņam jābrauc ir 15 stundas. Un tāpēc viņš saprot, ka 15 stundas, otrs saka, bet es varu 21 stundu braukt. Pirmajam jau pēc 15 stundām jāiet gulēt. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Vervo sarunu ciklā, kur mēs atklājam loģistiku tādu, kāda tā patiesībā ir. Vervo kopš 2008. gada nodrošina starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus ar pilnu servisu. Bet šeit mēs rādām to, kas parasti paliek aizkadros – cilvēkus, viņu lēmumus un izaicinājumus. Pirmais Latvijas loģistikas podcasts, kurā cilvēki un stāsti ir svarīgāki par cipariem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Dārgie skatītāji un klausītāji, šodien mēs runāsim par ļoti svarīgu lietu loģistikas nozarē un specifiski kravas autopārvadājumos par tahogrāfiem. Un šodien mans sarunas viesis biedrs ir Imants. Un Imantam uz tēkrakli, ja mēs šodien esam saskaņojušies, mēs abi esam melnos tēkraklos, bet atšķirībā no manis Imantam ir rakstīts tahogrāfu inspekcija. Šitas gan izklausās traki. Komanda mēs esam, jāsaka tā, nolasījuši no labākiem cilvēkiem. Rezultāti liecina paši par sevi. Mēs esam, jāsaka, labākie Latvijā tahogrāfu inspicēšanas jomā, jo mūsu zināšanas ir novērtētas gan transporta policija, kur sūtīja pie mums apmācībās visus savus inspektors, kas uz ceļa pārbauda kravas un pasažieru pārvadājumus. Tāpēc Rīgas domas kontrola dienas ir pie mums sūtījis apmācībās. Mēs esam apmācījuši pašvaldības un uzņēmumus un daudz dažādas iestādes par tahogrāfiem, par darba laikiem. Tātad, kas ir mans uzņēmums? Mans uzņēmums ir Cielux, kuru es dibināju 2005. gadā. Pirms tam man bija autoservisiņš vecajos laikos, padomu laikos, ja pēc padomu laikos, tad es kā 10 gadus biju par mācītāju kalpoju Drauda Rīgā. Un tagad es sāku atkal biznesu 2005. gadā, un 2008. gadā jau man bija kādi 15 autobusi, kuriem visiem vajadzēja kalibrēt tahogrāfus. Un tajā laikā vajadzēja pieteikt tahogrāfus rindā uz kalibrāciju kādu nedēļu iepriekš, un arī manā klātbūtnē notika viens tāds gadījums, kad viens vīrs atzina savu, jeb firmas mašīnu no Skaistkalnes, un viņš nokavēja tur dažas minūtes, un eksperts tā pateica, tu esi nokavējis, brauc mājās. Skaistkalni jābrauc mājās, viņš saka, vai nevar paņemt? Nē, nevar paņemt. Un tā situācija bija tāda, kad es sapratu, ka šajā nozarē klientu ir daudz, un tās prasības tiem ekspertiem pret klientu lojalitāti nav tik lielas. Un es sapratu, ka šai biznesā vajadzētu piedalīties. Un šobrīd no 2009. gadā mēs nodibinājām šo inspekciju, Cielux inspekciju, tahogrāfu inspekciju. Tas ir tā kā tehniskajām apskatēm mašīnām tehniskās apskats veids vienreiz gadā. Tad tahogrāfiem jāveic līdzīga inspicēšana, pārbaudīšana, vai viņš ir atbilstoši uz 2 gadiem. 2009. gadā mēs izveidojām šo inspekciju, un no tā brīža mēs esam kļuvuši par lielākajiem. Mēs paskatījāmies savā programmā, ka mēs apkalpojam gandrīz pusi no visas Latvijas autoparka. Tas nenozīmē, ka viņi citur nebrauc, bet pie mums ir braukuši, mēs apskatām certifikātu kopsavilkumā, tad, cik ir Latvijā mašīna, tad pusi pie mums ir bijuši. Varbūt viņi arī pie citiem vienlaicīgi bijuši, jo dažkārt jāpārkalibrē biežāk nekā 2 reizes gadā, jo maina riepas izmēru, vai digitāliem tahogrāfiem mainās valsts numurs un kā citiem dēļ, bet mēs esam kļuvuši par lielākajiem un atpazīstamākajiem. Ivant, liels paldies par šo iepazīstināšanu. Jāsaka tā, tas, ko es dzirdēju, viena lieta, ka jūs esat apmācījuši ļoti daudz, tad mēs ceram arī, ka zināmā mērā šajā
podkāstā varbūt arī kāds kaut ko varēs iemācīties no šīs sarunas. Noteikti. Cerams, ja? Cerēsim, ka tā būs. Un tad jūs esat tāda inspekcija, kas drīzāk ir draudzīga un palīdz, nevis vienkārši inspicē un pārbauda un soda. Ja? Jo, kad mēs dzirdam vārdu inspekcija, nav baigi labās tādas asociācijas. Bet kā jūs nonācāt līdz tam nosaukumam, ka tai ir jābūt tahogrāfa inspekcijai? Tātad, lai varētu veikt tahogrāfu kalibrēšanu, pārbaudi un šo certifikātu izsniegšanu, ir jānodibina vai nu jauns uzņēmums vai esošie uzņēmumā, jāizveido struktūra vienība, kurai jāatbilst standartam 1070 Latvijas valsts standartam. Un es atceros, laikam standarta nosauc varbūt nepareizi, bet jāatbilst valsts standartam un akreditācijas prasībām, ko Latvijas Nacionālās akreditācijas birojas nosaka. Un viena no prasībām ir, ka jābūt šim inspekcijas nosaukumam. Un tad, lai nosaukumi būtu, tā kā tā ir inspicēšana pēc valsts standarta, tad mēs arī to apskatījāmies, kā citas inspekcijas šajā gadījumā ir nosaukuši, un diezgan daudz bija šādu vārdu lietojuši. Latvija ir apmēram 14 tās inspekcijas, dažas ir aiztaisījušās ciet, dažas mēs esam pārpirkuši, un lielai daļai bija šī inspekcija, jo tā notiek inspicēšana, un tā mēs nosaucam. Mums šī tikai tas bija forši. Skaidrs, noteikti. Tad tam ir pamats. Tieši tā, tam ir pamats. Tagad, Imant, es tiešām gribētu, lai tu pastāsti visu par tahogrāfiem no paša sākuma, jo es pieņemu, ka daudzi, kas šobrīd skatās, klausās šo te mūsu sarunu, zina visu par tahogrāfiem, lieto katru dienu un tā tālāk. Ja? Bet es pieņemu, ir arī tāda daļa, kas varbūt dzīvē redzējuši tahogrāfu nav. Varbūt paraksturo pirmkārt, kas ir tahogrāfs un ko ar to var izmērīt, kāpēc šī te ierīce ir vajadzīga, un otrs ir varbūt, kā viņa šobrīd ir mainījusies laika gaitā. Labi, visu pastāstīt nekad nevar, bet mēģināsim 5 vārdos vai 10 vārdos tomēr izstāstīt tādos ļoti ātros vilcienos par tahogrāfiem kā tādiem. Tātad es šeit uzrakstīju nedaudz priekšā, ielūkušas lapiņā 1844. gadā pirmais tahogrāfs tiek uzstādīts vilcienam. Tas ir, lai varētu pārbaudīt, kad brauc, kad stāv. Tālāk jau 1923. gadā, tas jau pagājušais gadsimts, iepriekš tas bija aizpagājušais gadsimts, šīs pagājušais gadsimts, Herberts Kienzle, tāds vīrs, izgudro pulkstenim klāt šādu diagrammu, tātad autoreks pulkstenis. Un tālāk viņš jau šo piereģistrēja kā, faktiski tahogrāfa prototips, ka pulkstenis griež tādu ripu. Parasti tās ripas nākotnē, es nezinu pats pirmās kādas bija, bet tās ripas apaļas, kurās 24 stundas bija apkārt, un tad viņam bija melna krāsa, teiksim, un tad vaska pārklājums virsū. Un tad, lai nevajadzētu ar zīmolu zīmēt, ar tādu adatiņu, tad skrāpē nost to vaska kārtu, no apakš spīd caur tā melnā krāsa. Un kuriozi ir tad, kad atbrauc pie mums ar tā saucamo šaibu, jeb tahogrammu, un saka, ziniet ko, man tur neko nevar redzēt, un varbūt vajadzētu uzpildīt tinti. Un mēs sakām, tur tinti nevajag pildīt, ko nevajag. Reku tam kolēģim zīmē, man nezīmē, man laikam tinta beigsies. Tātad šai gadījumā vaska kārtiņu neskrāpē nost, jo viņš nav piespiedis to adatiņu. Tā adatiņas piespiež klāt, pulksteni griež, un attiecīgā no adatiņas stāvokļa, un cik to adatiņu ir, tad arī tā diagrammas režīmi zīmējās. Pirmajam bija tikai braukšana stāvēšana. 1926. gadā jau klāt pieliek nobrauktu attālumu, un tad jau tas skaitās autografu. Tad 1927. gadā jau klāt pieliek arī braukšanas ātrumu. Tas jau TCO pirmais skaitījās. 1933. gadā jau kalibrējams tahogrāfs ir TCO2. Kalibrējums, ko nozīmē? Tad, kad nomaina riepas, ātrumi mainās, attālumi mainās. Un tāpēc šiem tahogrāfiem ir jābūt kalibrējumiem, un uz 2 gadiem šī kalibrācija mūsdienās strādā. Tad jau 1952. gadā ir 7 dienu tahogramma. Tātad tur bija, kad 7 diagrammas, jeb šaibas, kā tautā saka, lika virsū, un tad tāds nazīts, kā pirmā nogriezās 24 stundas, nazīts nogriez nākušā, pirmā nokrita lejā, tādā brīvā robiņā, adatiņa staigāja, un jau nākuši 7 dienas nevajadzēja likt. Mūsdienās visiem jāliek ir katru dienu jauna tā tahogramma iekšā, lai varētu zīmēt jaunu. 1960. gadā jau nāk ar motora apgriezienu reģistrāciju, lai varētu redzēt, vai viņš tur uz minimāliem apgrieziem, jeb uz maksimāliem braukājas. Un tālāk jau 1973. gadā tiek izveidots Eiropas standartiem atbilstoši. Un Eiropas standartiem mūsdienās atbilstoši ir nevis tas, kas tikai braukšana atpūta, bet gan arī atpūtas laikā reģistrē, vai cilvēks strādā. Tātad citi darbi saucās, tad 2 āmuriņi.
Ja viņš remontē riepu, jeb iekrauj, izkrauj, tad viņam ir jāuzliek stāvēšanas laikā uz citiem darbiem, un arī darbi tiek reglamentēti, cik daudz var strādāt. Un tad ir tāds pieejamība, jeb konvertiņš, jeb gaidīšanas režīms, un tad nākšais ir atpūta, jeb pārtraukums, kad neko nedara. Lūk, tā tad līdz 73. gadam bija bez šiem visam režīmiem, un tad 73. jau parādās Eiropas standartiem atbilstoši. Un tad tagad komats tajā vēsturiskajā izklāstā, vienkārši ļoti jaudīgi, ļoti iespējams. Es domāju, šis tiešām būs tāds rīktīgs podcasts, kur tiešām varēs kaut ko iemācīties, noklausoties šo sarunu noteikti. Bet kāpēc to tahogrāfu vispār tajā 1844. gadā ar kādu motivāciju izgudroja? Drošība, jo cilvēks nevar 24 stundas strādāt dienā. Un kaut kādā veidā jāpārbauda, cik viņš strādā, cik ne. Un kam tic, es jau nestrādāju, bet pierādījums ir. Un pierādījums tahogrāfs. 1844. gadā patiesībā tas jau bija aktuāli. Tas jau vilcieniem bija. Tas vilcieniem bija. Kraus mašīnām jau 1923. sākās. Jā, protams, Latvijā tās auto nozare nav tik attīstīta kā citās valstīs. Šis konkrēti ir vairāk pa Vāciju, un tur tā mašīna ir daudz, un darbi jāveic no rīta līdz vakaram. Un, lai kontrolētu, ir vajadzīgi kaut kādi kontrolas mērinstrumenti, kur pierādāms, vēlāk pārbaudāms fakts. Ja priekšniecība lika strādāt ilgstoši stundas un neatļāva pagulēt, un cilvēks iet bojā, tad priekšniecībai būtu jāatbild. Un lūk, pierādījums ir šie tahogrāfi. Un arī tagad mums ļoti bieži, ļoti bieži nevar teikt, ja bieži atsūta no policijas materiālus, arī no Rīgas domas kontrolas dienesta materiālus atsūta, lai mēs pārbaudām, vai viss ir atbilstoši regulām. Un mēs esam analizējuši šīs tahogrammas. Tahogrammas analizēt ir grūtāk, jo tur vajag skaitīt. Mums ir programma, ar ko var analizēt. Viņš cik stāvējis, cik braucis, pārvēršam digitāli. Un digitāli var analizējis vieglāk. Un tāpēc tā ir digitāli tahogrāfi, jo tur minūtes laikā var visu izanalizēt. Tahogrammas vajadzēja diezgan ilgstoši skaitīt, ar lineāli tur skatīties un skaitīt minūtītes, cik ir strādājis. Un, ja ir noteikti pārkāpumi, tad apdrošināšanas kompānijas neizmaksā milzu naudas. Vienkārši viņiem ir iemest un gadās, ka viņi neizmaksā. Un tad pārdātāji vērš pie mums, mēs saprotam, ka tomēr nav pārkāpuma, mēs viņiem rakstam, ka nav pārkāpuma, viņi griež pie apdrošināšanas firmas un dabū savu naudu. Respektīvi, tas tahogrāfs ir tāds objektīvais melnā kaste, bet reizē objektīvais ieraksts, kurš fiksē to, kā tad patiešām ir bijis un kas tad ir noticis. Jā, ja nav bijušas manipulācijas. Ja nav bijušas manipulācijas. Labi, tu apstājies kaut kur pie kuriem gadiem? Es līdz 2006. gadam gāja šie mehaniskie, un 2006. gada 1. maijā jau prasības jābūt visiem digitāliem. Un tālāk jau 19. gadā no 15. jūnija jābūt jau aprīkotiem ar GPS, ar navigāciju, un tad jāsāk mainīt. Un līdz 2025. gada 1. janvārim visi digitālie un analogie bija jānomaina uz viedajiem, jeb šiem ar GPS. Un tas bija jāizdara tiem, kuri brauc pa Eiropu. Latvija var turpināt braukāt ar analogiem digitāliem. Un tāpat tās par AETR dalību valstīm, tātad Krieviju, Ukrainu, uz tām valstīm var braukt joprojām ar šiem analogajiem. Bet uz Eiropas Savienības valstīm var braukt tikai un vienīgi ar digitālajiem, šiem Smart 2 viedajiem tahogrāfiem. Un tie pārējais periodi ir beigušies kraviniekiem. Un šobrīd no šī gada 1. jūlija arī jaunums ir, ka no 2,5 tonnām līdz 3,5 tonnām, kurām nekad mūžā nav bijis vajadzības pēc tahogrāfa, ir prasības, ka starptautiskajiem komerc pārdājumiem un starptautiskiem kabatāžu pārdājumiem ir nepieciešami šie te aprīkot busiņi ar Smart 2 tahogrāfiem. Un lūk, šeit, ja cilvēki ar kraviniekiem strādājot, viņi vienmēr ir zinājuši, ka jāreģistrē savu darbu laiks, jāpārbauda, jāvadā līdz pierādījumi par iepriekšējām, iepriekš bija 28, šobrīd 56 dienām, tad busiņiem, šoferiem tie ir zili brīnumi, viņi nesaprot, kas tas tāds ir. Un tagad viņiem būs, braucot uz Eiropu, ne tikai jāieliek tahogrāfs iekšā, bet arī jāatskaitās par iepriekšējām 56 dienām, ko viņš ir strādājis. Un nedodies kādu 1 minūtīti strādājis vairāk, var gadīties, ka sos tev tur 1000 ir. Un tāpēc viena lieta tahogrāfs par drošību, otra lieta ir tahogrāfs labs instruments, lai dažās Eiropas valstis vērstos pret ārzemju pārvadātājiem, lai viņus no savas tirgus izspiestu vai padarītu neizdevīgākus, jo viņiem jāsamaksā sots, un līdz ar to viņu kapacitāti, ko ieguldīt mašīnās, ir mazāka. Tas ir nozīmē, ja viņi pārkāpja. Ja viņi pārkāpja. Ja viņi nepārkāpja jau, tad nav izpamatsodīts. Tad ir viss kārtībā. Jā, bet ļoti daudz cilvēki dažādi iemesli dēļ kļūst par pārkāpējiem.
Un tur varētu minēt daudz un dažādas piemērus, šeit nav tik daudz laika, bet ieteikums ir vienmēr pa 5 minūtēm mazāk pabraukt un pa 5 minūtēm vairāk pastāvēt vienmēr. Un tad cerība, ka tās minūtītes, ko tahogrāfs savu algoritmu dēļ piemet klāt, un ir iestrādāt algoritmu, un kādā veidā viņam ir jāattēlo, ja viņš ir apstājies, un pēc 2 minūtēm atkal sācis braukt, kaut uz gultiņām uzlikt, tāpat tās viņš tās 2 minūtes pārvērtīs pa citiem darbiem, un kā arī nebūtu, bet labākais veids ir, kā sevi pasargāt, nekad nenonākt līdz robežai. Tad būs problēma mazāk. Aha, tas ir viens tāds praktisks Tas ir viens padoms. ļoti praktisks. Imant, ļoti labi, liels paldies par šo. To noteikti vajag ņemt vērā, jā, no eksperta puses, bet varbūt arī atkal ir zinātāji, kas ir varbūt tādi, kas ar to nav tik daudz saskārušies, analogie tahogrāfi un šie saucamie viedie, jeb smart tahogrāfi. Kādas ir galvenās atšķirības un kas tad ir tās, saucamās jaunās features, kas tad ir tagad būs vienos un nebija tajos otrajos? Analogie tahogrāfu vajadzēja katru dienu likt šo tahogrammu iekšā pa jaunu, zīmēt, aizpildīt, ja viņš bija izņēmis ārā tahogrammu un nākšā dienā kā piekšā, viņam vajadzēja manuāli roku otrā pusē iezīmēt, ka viņš ir atpūties, ja nebija iezīmēt, bija sots. Digitālajos tahogrāfos bija viens signāls no pārnesuma kārbas, kurš ģenerēja impulsu braucot, tāda pie ātruma kārbas tāds impulsu ģeneratoriņš, kurš dod impulsu un brauc vai stāv. Digitālajiem bija, tad no 2006. digitālajiem bija šis viens signāls, pēc tam jau 12. gadā saprat, ka ļoti viegli var manipulēt ar šiem tahogrāfiem, uzliekot vienkārši stiprāku magnētiņu uz šī impulsa ģeneratoriņa, jeb signāla devēja mēs, kur saucam, tad uzliekot šis te ārējā iznākošie impulsu raksturlīknē kļūst savādāka, kuru neatpazīst tahogrāfs, viņš neredz un uzskata, ka tahogrāfs stāv. Un tāpēc cilvēks palien apakšā, pielipina magnētiņu pie devēja un brauc tālāk, un viņam zīmē tahogrāfs kā atpūt, ka viņš nav stāvējis. Un tāpēc, lai to novērstu, bija otrās paudzes, šis digitālais tahogrāfs, kuram jau vajadzēja otro neatkarīgo impulsu devēju, tātad ātruma signālu. Ja ātruma signāls ABS-am strādā tajā brīdī, bet ātruma kārba klusē, tā tad izmet kārā kļūdu, kad ir šis te manipulācijas iespēja. Bet arī to cilvēki mācīja apiet un dažādi mācīja apiet, un tāpēc ieviesa, ka GPS pieliekot klāt kā otro signālu, un tagad to vairs nevar tik viegli apiet. Kaut gan it kā esmu dzirdējis, kad arī to varot kaut kas apiet, bet tas jau līdzīgi būtu kā noviltot šobrīd eiro banknotu, ja? Tev vajag milzu ieguldījumu un vai to vērts, ja? Un beigās cietums var būt liels. Ja? Vai labāk vienkārši, tiešām censties ievērot noteikumus? Bet ir cilvēki, kuri sporta pēc mēģina kaut ko risināt, lai kaut ko azarts, varbūt tādi. Azarts ir svarīga lieta tieši tā. Aha, skaidrs, tātad tās ir tās fundamentālās atšķirības. Jā, es nepateicu, tātad nevajag vairs likt iekšā zīmēt tahogrammu, bet tahogrammas vietā liek vadītāja karti digitāli. Tā kā ID karte ir, kur čipiņš iekšā, tad lūk, digitāliem un viedajiem šiem ir tāds čipiņš iekšā, vadītāja karte digitālā, kur ieliek iekšā, un informāciju šofers pats vairs neredz. Tātad tas viss informācija ir kodētā veidā uz šīs simkartē, šajā te, mikroshēmā iekšā. Un tālāk, lai jau redzētu, ko viņš ir darījis, vajag nolasīt šos datus un analīzes programmas. Un tās analīzes programmas, protams, kuri pērk, kuri nepērk. Ja šaibā vēl varēja redzēt, izņēmā ar apskatījās, cikos sāk strādāt, tad šeit vairs nevar redzēt. Tad, lai varētu redzēt, jāieliek iekšā tahogrāfa un jāveic izdruka, tā kā kases čeks iznāk ārā, un tad jau tur var redzēt, apskaties, ja iedziļinās, tad var saprast, ka cikos ielikt, cikos ne, bet pa 28 dienām, protams, atkal tur skaitīt ar kalkulātoru būtu grūti. Policisti nolasa karti, redz kļūdas, pārkāpumus un uzliek sodu. Un minūtes laikā viņš to redz. Bet viedajiem ir vēl viena feature klāt, ka policists tagad neapstādina vairs. Viņš sēž ceļmalā vai sēž savā mašīnā, viņam ir radars, kur ar DSRC modulīti var nolasīt garām braucošās mašīnas izsniegtos datus, ko izsniedz. Mums arī kalibrācijas laikā jāpārbauda, vai viņi dod ārā datus vai nedod. Ja dod, tad mēs atzīstam, ka šī funkcija viņam strādā un varam izsniegt certifikātu. Un braucot garām, policists nolasa, un tur ir dažādi pārkāpumi, pēdējā kalibrācija, tur daudz dažādi parametri, vai kad bija pēdējā reize akumulators atvienots, vai
pēc tam ir bijusi kalibrācija vai nav, nolasa kļūdas, un tagad viņš saprot, šito transporta līdzekļu nemaz nav jāstādina. Un tādā veidā tiek izvairās no nevajadzīgām laika patērēšanām uz pārbaudēm. Ja viņam šķiet, viņš redz, ka tur daudz kļūdu, tad nākušā ekipāža pēc kāda brīža var mierīgi viņu apstādināt un jau pārbaudīt padziļināt. Uz šīs nolasītās informācijas pamat nevar uzlikt sodu. Lai sodu uzliktu, var tikai apstādinot un sastādot protokolu un pierādot, ka tas tiešām tā ir. Bet tad arī kontrolējušām institūcijām, ja tā var teikt, ir skaidrāks, kur tad stādināt un kur patiesībā nav. Tas arī tā doma, kad pirmkārt, lai nemanipulētu, un otrkārt, lai apstādināšanas procesu būtu maksimāli maz. Tikai tos, kurus vajag. Tikai tos, kurus vajag. Rekā. Skaidrs. Cik maksā viedie tahogrāfi un vispār kopumā, ne jau tikai tahogrāfs ir vienīgā lieta, kas ir vajadzīgs. Ja ir vajadzīgs arī tā kā nolasīšanas programma, tā kā cik vispār tā sistēma maksā kopā? Jā, tā sistēma maksā, man eksperts to noteikti labāk, kaut kādu 1,500 apmēram maksā parastajam kraviniekam uzlikt jauno Smart 2 tahogrāfu, jo veco mēs neņemam, atdodam klientam apakaļ. Bet busiņiem ir daudz dažādu problēmu, jo busiņiem daudziem nav nemaz ātrumkārbā vieta, kur pieskruvēt šo sensoru. Tātad jāliek ir adapters, kurš maksā kaut kādu 500-600 eirikus, ja tā var teikt. Citiem vēl impulsa tādu splitteru jāliek iekšā, vēl kādas lietas, un tāpēc tas var 2,5 līdz 3,000 maksāt. Un tāpēc, lai noskaidrotu, kāda jums ir mašīna, jūs nevarat vienkārši pateikt, rīt 5 atbraukšu, uzliekiet. Jāatbrauc, jāparāda mašīna, ja jums ir vienādas, 20 mašīnas līdzīgas, tad loģiski būs tāds pats risinājums ar visām pārējām. Jāparāda, tad mēs sareiķināsim, iedosim cenu un uzliksim. Bet tad, kad būs tahogrāfs, nepietiek ar to, ka tahogrāfs ir. Tālāk uzņēmumi jau nepieciešami ir uzņēmuma karte, kur autotransporta direkcija var dabūt. Nopirkt, un tad uz jūsu firmu būs reģistrēta šī karte, tad jums jāliek šajā jaunajā tahogrāfā iekšā uzņēmuma karte. Tahogrāfs tiek piesaistīts jūsu uzņēmumam, un tālāk jau var lietot jūsu šoferi. Šoferim savukārt vajag šofera karti nopirkt, jeb izņemt, to viņš arī autotransporta direkcija izņem, liek iekšā, un tālāk jau manuāli jāievada dati par to laiku, kad karte nebija iekšā bijusi, jo kamēr karte ir tahogrāfā, tahogrāfs visu raksta. Kad izņem ārā, šodien 5 izņēma, rīt 8 liks iekšā, par to nakti nav nekādu ierakstu. Un tahogrāfs saņemot, viņai ievietojot jaunu karti, kura kādu laiku nav bijis tahogrāfā, viņš jautā, vai manuāli ievadīs šos datus par iztrūkstošo periodu. Un tad, ja pa nakti viņš ir kaut ko citu darījis, tad viņš ievada manuāli, ka viņš ir strādājis. Ja viņš ir atpūties, viņš ievada, ka atpūta. Ja viņam citi dokumenti, piemēram, viņš 3 dienas nebija tahogrāfā iekšā ielīdz savu karti, bet par tām 3 dienām viņš kādas 2 dienas strādāja uz analogo tahogrāfu. Tātad tahogramma viņam būs, jeb šaiba saucamā. Tad viņš neievada šos datus šajā kartē par to periodu, pa ko viņam ir šaibas, un ievada par to, kur nav šaibas. Ja viņš nemāk ievadīt īsu periodiņu, ja tikai vienā gabalā daudz māk ievadīt, tad uz tās šaibas otrā pusē jāizvelk jāiezīmē diagramma līdz tam brīdim, kad ieliek šo digitālo karti. Tātad tur atkal daudz dažādu stāstu, to mēs mācam un praksē rādam, bet viņam jābūt pierādījumiem par visiem iepriekšējām 56 dienām plus tekošā diena. Vai nu kartē, vai nu ar tahogrammām. Jeb darbības apliecinājumi arī eksistē tādi un vēl kāds ir dokumenti varētu. Bez visām tām darbībām, ko tu nosauc, un to darbību ir gana daudz, nerēķinot arī izmaksas. Tur ir arī kaut kādas labās ziņas. Teiksim, priekš šoferiem, tur ir kaut kas labs tajā jaunajā sistēmā. Ko šoferi no tā iegūst? Viņam nebūs sodu. Tas varētu būt labi. Regulas prasības ir, kad ir jāapriko. Un, protams, ka tas ir domāts šobrīd pa tiem busņiem, domāts, lai drošības apsvērumu dēļ, jo busiņi līdz 3,5 tonnām, parasti bija 3,5 tonnīgie, kuri braukāja pa 2-4 stundām diennaktī un vālēja visa Polija un caur Poliju un Vāciju. Un tāpēc lai izvairītos no šīm avārijām, kuras pārgurušie šoferi radīja, arī piemēroja šīs pašas prasības no 2,5 līdz 3,5 tonnām. Kaut gan Vācijā jau sen bija no 2,8 tonnām nepieciešami tahogrāfi, un ja nebija tahogrāfi, bija jāzīmē tādas tabuliņas, kurās iezīmē savus darba laikus. Bet, ja ir aprīkots, tad vairs tais tabuliņās nevar zīmēt, jo jālieto tahogrāfs. Tā ir visā Eiropā starptautiskajos pārdājumos, tas ir jālieto. Protams, no vienas puses tā ir drošība, bet no otras puses šoferiem tas būs vakars. Ja viņi nav mācījušies, nezin,
viņi vienkārši būs ar sodu naudām brauks mājās visu laiku. Tāpēc ir jāsaprot. Jāzvan uz to tahogrāfu inspekciju. Un es neteikšu tā, ka mēs tā baigi apmācīsimies, jo bieži gadās tā, tie, kuri pie mums liek tahogrāfus, tie, kuri pie mums mācās inspektē kodā, tos mēs mācām. Nav forši, ja vienā veiklā nopērc bulciņu, otrā iedalēt bezmaksas kafiju, pie tās bulciņas, kur tu pretī pie konkurenta nopirki. Un tāpēc mēs mācām un paskaidrojam un atbildam tiem jautājumiem, kuri ir mūsu klientiem. Mēs pajautām no kuras firmas, kāds mašīnas numurs, apskatāmies, vai mēs kalibrējam, vai mēs uzstādām, vai mēs 95. kodu mācām, un tad tos arī konsultējam. Bet tā, kad visi tagad skries pie mums mācīties, mēs tā nesakam, jo tas ir, dažkārt ir murgs apmācīt. Zvan šofers, es dzirdēju, ka jūs baigi visu zinat par tahogrāfiem. Es saku, pirmkārt, visu neviens nezina. Bet daudz zinām, jā. Kāds jautājums? Kur tas topogrāfs atrodas te mašīnā? Es iekāpu tajā zilajā maņkā, kur te viņš atrodas? Ja nezinu, kur tahogrāfs atrodas, varbūt nemaz nevajag zvanīt. Tahogrāfs var atrasties panelī, tur, kur stūrē ātrumu rādi, ja viņš apvienots ar spidometru, viņš var atrasties tur, kur radioaparātiņš labajā pusē, ja pa vidu panelī, viņš var atrasties pie griestiem. Un tagad zilēja maņkai, kurā vietā ir tahogrāfs, es nezinu, kas tā zilā maņka viņam ir, jā. Un tāpēc, lai uzdot jautājumus, ja jautājumi ir forši, ir patīkami atbildēt. Bet, ja jautājumi ir tādi muļķīgi, ziniet, apnīgs, pirmajam, otrajam atbildēt vēl var un šķiet, ka ir diezgan kuriozi un smieklīgi. Bet tad, kad pēc jautājuma birs, mēs sakam vienkārši, kur jūs mācījāties 95. kodu, tur arī ejiet. Un viss. Jo sākt stāstīt no nulles, teiksim, līdzīgi kā ķīniešu āberi. Redziet, man tur tāds ķeburiņš ir, tur viens strīpiņš pa kreisi 45 grādus, un tad 2 mm pa labu, un einu saprot, ko viņš tur grib saprast. Tieši tāpatās par tahogrāfu tiem simboliņiem. Viņš saka, tāds simboliņš. Mēs sakam, tur, kur 95. kodu mācieties, tur arī jautājumi. Ļoti labi. Mums ir patiesībā arī vairāk konkrēti jautājumi no konkrētiem šoferiem ienākuši, un tie ir tādi labi jautājumi. Mēs viņus esam apskatījušies, izfiltrējuši. Es domāju, Iman, tev būs patīkami atbildēt, cerams. Man patīk uz labiem jautājumiem atbildēt. Ļoti labi. Aiziet, tad tā. Pirmais jautājums. Kolēģis stāsta, ka kontrolējošās iestādes esot aizrādījušas par 45 minūšu pārtraukuma neveikšanu ik pēc 4,5 stundām kopējā darba laika, nevis braukšanas laika. Vai šeit ir notikušas kādas izmaiņas normatīvos aktos, vai tomēr tiek jaukti divi dažādi regulējumi? Tiek jaukti. Tātad darba laiku nosaka direktīva 2002 daļas 15 direktīva no 2002. Gada, kurā tiek noteikti, ka nedrīkst strādāt vairāk par 6 stundām bez pārtraukuma. Tātad ar strādāšanu, jeb ar darbu tiek apzīmēts gan braukšana, gan citi darbi. Un pie kam tā pati direktīva nosaka, kad gultiņi ir pārtraukums mazāks par 15 minūtēm, jeb vairāk par 15 minūtēm netiek iekļauts darbā. Mazāk nav teikts, ka ir iekļauts, bet kādas programmas var iekļaut arī darbā šo te gultiņas, jeb atpūtas pārtraukuma simbolu, zemāk par 15 minūtēm var iekļaut dažādas programmas, un tas jāņem vērā. Tātad, ja 4,5 stundu ir braucis cilvēks, un vēl pusotru stundu ir strādājis uz āmuriņiem, tātad citi darbīs, tad 6 stundas pienākušas, un tagad viņam vajag pārtraukumu priekš darba. Ja pēc 4,5 stundām grib braukt tālāk, braukt ne minūti vairs nevar, kamēr nav bijušas 45 minūšu pārtraukuma. Pārtraukumu var dalīt pirmajā daļā 15, otrā 30, ne mazāk. Tā tas ir minimums, jā. Bet pēc 4,5 stunda darba man ir bijis analizēja jau sen apakaļ viena policista uzrakstītu protokolu, kurā tika uzlikts sots par to, kad nebija ņemts pārtraukums, un tur tiešām bija iekļauts darbs skaitā. Tajā skaitā, un es uz regulu pamatu pierādīju, ka pārkāpums nav bijis, un to sodu tālāk neizskatīja un atcēla. Tā kā pēc 6, šeit ir 2 normatīvi regulējumi. Ja strādāt var braukšana, bez braukšanas 6,5 stundu, tad jāņem 45 minūšu pārtraukumu, un tad atkal var nākušās 6 stundu, ne 6,5 stundu. Un tad nākušās 6 stundas var strādāt. Ja tikai plika braukšana, 4,5 stundas brauc, jāņem 45 minūtes pārtraukumu, un atkal 4,5 stundu var braukt.
Taču arī ir ne tikai braukšanas laiki, nepārtraukts braukšanas laiki, ir arī ikdienas braukšanas laiki, iknedēļas braukšanas laiki, 2 nedēļu braukšanas laiki, ikdienas darbs, 2 nedēļu darbs, 1 nedēļas darbs, 2 nedēļu darbs tāds neeksistē, un atpūtas, pārtraukumi, tas viss ir, bet nākšu jautā. Tieši tā, jo paldies par atbildi, un arī, man liekas, ka ļoti labs tas komentārs par to, ka reizēm arī izdodas pierādīt, ka patiešām tas šofers nebija vainīgs. Jā, ja Latvijā te vieglāk, mēs esam pierādījuši par ārzemēm, bet tur mēs neesam juristi, mēs tikai nocitējam regulas pantus, pierādam ar diagrammu, un tālāk jau viņam pašiem jāstrādā. Tieši tā, bet skaidrs, ka šie laiki, droši vien katram, kurš brauc uz kravas auto, ir jāiemācās, vai ne, kā tāds reizrēķins tomēr. Redziet, kā ir ar to? Internets pilns ir ar nepareizām arī materiāliem. Piemēram, kad 2 reizes nedēļā drīkst ikdienas vadīšanas laiks pārsniegt 9 stundas, jo normāli 9 stundas, un var pārsniegt līdz maksimum 10 stundām. Un tas ir vienā nedēļā. Un tagad cilvēks klausās nedēļā, labi, viņš saprot nedēļā. Tālāk ir, kad saīsināto ikdienas atpūtu var ņemt ne vairāk kā 3 reizes. Tātad 9 stundas atpūtu var ņemt ne vairāk kā 3 reizes. Un internetā ļoti bieži klejo tas pats vārds vienā nedēļā, bet nepareizi. Jo ne vairāk kā 3 reizes saīsināto ikdienas atpūtu starp 2 maiņām var ņemt nevis vienā nedēļā, bet starp 2 iknedēļas atpūtas periodiem. Tātad, ja atpūties, teiksim, 2 dienas, 3 dienas, 4 dienas atpūties, ja, tad 6 dienas tevi darbam, un atkal būs iknedēļas atpūta. Tad lūk šajā periodā. Un cilvēki ļoti bieži jauc, un viņi strīdās ar putām uz lūpām, jaucot šos 2 jēdzienus nedēļa un laika periods starp 2 iknedēļas atpūtas periodiem. Viens ir kalendārā nedēļa no svētdienas 24:00, pie kam pēc Latvijas laika ir daudz saņem. Ir arī redzēts sodi, kas saņem pārkāpumus par šim te jēdzienu nedēļa, jo vienā nedēļā drīkst braukt ne vairāk kā 56 stundas, bet tas, piemēram, pēc Latvijas laika. Tahogrāfs strādā pēc koordinētā vispasaules laika, pēc Greenwich laika. Un cilvēki ar veciem tahogrāfiem strādājot, no veciem digitāliem, kurš rādīja, cik ir nobraucis, un viņš to atmērīja nevis no Latvijas laika, bet no Greenwich laika, jeb UTC laika. Un cilvēki saka, ka tahogrāfā viss kārtībā. Jā, bet tev vajag pārvērst to no Latvijas laika, un izrādās, ka Latvijas laikā tev jau 58 stundas. Lūk, šie jēdzieni, daudz dažādi jēdzieni, kur cilvēki pat gadiem atnāk pie mums uz kursiem, gadiem viņš ir strādājis, un gadiem ar šaibām strādājot, viss bija pēc Latvijas laika, ja, un tur neviens tur tā īsti baigi neiedziļinājies, ja, bet bieži vien šie jēdzieni pieviļ arī tos, kuri šķiet, ka visu zina. Un viņš nekad nav iedziļinājies regulā, jo viņš ir pats tur no kolēģiem runājis, regulā ir noteikts precīzi, tāpēc, lai kāds varētu strīdēties, vispirms vajag izlasīt regulu, un tad, kad mums zvana un ar mums strīdās, mēs sakām, mēs negribam strīdēties, izlasiet regulu. Protams, svarīgi ir arī informācijas avoti, no kuriem mēs iegūstam. Pie kam informācijas avots ir jāņem no angļu versijas regulas, jo latviešu regulā ir kļūdas, latviešu tulkojumā ir kļūdas, un es nezinu, kādiem iemeslu dēļ, bet tad, kad AITR konvenciju 4 gadi nebija iztulkot latviešu valodā, un es griezos autotransporta direkcijā un norādīju, un satiksmes ministrijā norādīju, ka nav iztulkot latviešu valodā dokuments, par kuriem daudzās valstīs liek sodus, un tad iztulkoju latviski, un pie tulkošanas es piedalījos. Un es novērsu tās kļūdas, kuras bija regulās tulkojumā. Un tāpēc latviešu šofers, viņš diez vai angļu versiju lasa. Un tur ir kļūdas. Kaut vai tas pats, es neiedzināšu tālāk, bet vajag lasīt, ja jums šķiet joprojām, ka neticat kaut kam, izlasiet angļu versiju, ielieciet Google Translatorā nebūs, jo Google Translator paņems no latviešu versijas un iemetīs to pantiņu, arī iztulkos nepareizi. Tāpēc paņemiet angļu versiju, paprasiet kādam, kurš māka anglis, un sapratīsiet, ka tur ir nepareizi tulkots. Tad izklausās, ka tas ieguldījums tahogrāfu jomā ir tāds pamatīgs. Ja? Ne tikai tahogrāfos pašos, ne tikai apmācībās, bet arī normatīvu aktu tulkojumos. Redzi, es vispār esmu cilvēks, kurš mēģinu darīt maksimumu. Man nepatīk, kad mēs kaut ko daram, un 20 gadi jau daram, un nemaz nesaprotam, kāpēc mēs to daram. Nē, mēs daram, lai būtu labākie. Jo patās mūsu basketbols 3x3 dabūja pasaules medaļa, zelta. Lūk,
centās cilvēki, un latviešu nācija ir laba, ir spējīga, zinoši, Dievs devis mums labu zemīti, mums viss ir labi. Mums ir nevaram mēs to valsts līmenī izdarīt, vismaz savā ģimenē daram, nenopļakarējam kaut ko. Tahogrāfu jomā mēs gribējām būt labākie. Mēs šobrīd pārstāvam, Luks pārstāv VDO tahogrāfu ražotāju. Mēs neesam vienīgais Latvijā, jo pirms tam bija vēl viena firma, kur pārstāv tāds KG Knudson. Mēs esam teikt otrie, bet Stonridge pārstāvis mēs bijām ilgu laiku, tagad mūsu otru tahogrāfu inspekciju, tahogrāfu akadēmiju pārstāv Stonridge. Mēs pārstāvam abus tahogrāfu ražotājus, jo mēs esam gājuši uz golu, kā saka, uz vārtiem. Mēs gribam būt labākie. Vienkārši, kad cilvēks bija tā, kad mums kalibrēja Maskavas ielā Rumbulā, mums ir tagad Latgales ielā 448 ir mūsu kalibrācijas šīs te iecirknis, filiāle, un konkurence viens nolika kravas mašīnu ar lielu reklāmu pa visu borta, ka ir daudz lētāk kalibrācija un viņu rekvizīti. Un joprojām pie mums kalibrēja kāds 15, 20 dienā, un tieši pie mums iebrauktu, 50 metru no mums iebrauktus, no centra braucot labajā pusē, pirms nogriezas pie mums, visi redzēja šo reklāmu. Un pie viņiem kalibrēja 1 vai 2. Un jautājums, kāpēc? Un tad, kad cilvēki saka, reku, taču lētāk, mēs sakam, vai tev vajag vienkārši uzlīmīt un certifikāt, jeb tev servisu vajag. Tad, kad tev būs problēmas, tad mēs tev risināsim. Un ļoti daudz palika pie mums, jo tikai iedot pliku certifikātu, tas mūsdienās nestrādā. Cilvēki grib, lai viņiem ar garantiju būtu. Tad, kad brauc Eiropas vidū un kaut kas notiek, un nakts vidū grib kādam pazvanīt, jo ko tagad darīt? Mēs pastāstam, ko darīt, viņš mūsu klients. Un tā ir forši, ka tu kaut kur aizēji, un tu zini, ka tev nākotnē arī būs servis. Uz palīdzību jebkurā laikā. Imant, jums kā labākajiem arī nākamais jautājums, kas ir arī ļoti labs par prāmjiem. Starp citu, mēs runājam arī par situācijām, piemēram, kad ir jānogādā krāvā, piemēram, uz Madeiras salu, tur visticamāk pa ceļu tikai nevar aizbraukt. Tad par prāmjiem jautājums. Kā pareizi organizēt lausto pauzi, izmantojot prāmi? Daļa autovadītāji norāda, ka šķietami dara visu pareizi, tomēr vienā reizē tahogrāfs pauzi ieskaita, citā ne. Kādi ir galvenie nosacījumi un biežāk pieļautās kļūdas? Ar prāmiem vispār ir grūtāk atbildēt, un šobrīd tā vispārēji. Vispārēji jau jāsaka tā, ka ļoti bieži kļūdas pamatā rodas pilnīgi nezināma lieta. Piemēram, ļoti ātri kaut kā nomodelēšu, bet tie, kas braukšu ar tahogrāfiem, tie sapratīs. Tad, kad brauc divatā, tad maiņas garums parasti, ja viens cilvēks brauc pie stūras un blakus neviens viņam nav, tad viņš var braukt 15 stundas dienā, un tad 9 stundas kā minimums vēl tajā 24 stundu periodā ir jāatpūš. Un tās bija 3 reizes starp 2 ikdienas atpūs periodiem, un tad vajadzēja viņam 13 stundas strādāt un 11 stundas jāatpūš. Taču braucot divatā var strādāt 21 stundu maiņas garums. Taču, lai tas 21 stundu maiņas garums būtu, ir nepieciešams, lai no pirmās stundas laikā otrā šofera, jeb otrā vadītāja kartes klātbūtne tahogrāfā iekšā nav obligāta, jeb tā pa šofera klātbūtne nav obligāta, loģiski, ja šofers viņš ieliek savu karti, pārējā laikā ir obligāta. Un tagad braucot divatā, viņi brauc, apstājās, un tagad pēkšņi rauj ārā. Pirmais izņem karti ārā, pēc tam otrais izņem karti ārā, saliek apakaļ, un izrādās, ka viens drīkst braukt 21 stundu, otrs drīkst vairs tikai 15 stundu braukt. Kāpēc? Tāpēc, kad ieteikums ir tā, tad, kad braucu divatā, apstājoties uzreiz neņemiet ārā karti. Jo, ja pirmais izņem ārā karti, tahogrāfam ir tās algoritms, ka viņš nevar, digitālais tahogrāfs skaita visu pa minūtēm. Viņš vai minūte ir darbs, vai minūte ir atpūta, vai minūte ir klātbūtne, vai braukšana. Vairāk viņš pa sekundēm nedala. Taču tahogrāfs noķēris pirmās 15 sekundes, ko viņš ir piefiksējis, kad ir bijis braukšana, un pēc 15 sekundēm cilvēks izņem ārā karti. Ja izņem ārā karti, tahogrāfs saka, ka kaut kur jāiezīmē šīs 15 sekundes. Viņam nav kur iezīmēt, jo minūte nav pabeigusies. Viņš vēl nezina, kas būs. Tahogrāfam ir algoritms, viņi jāskata, kas būs nākošā minūte un pirms šīm 15 sekundēm, kas bija iepriekšējā. Algoritms diezgan sarežģīts un var stāstīt daudzos posmos, bet
Ja nepareizi izdara, viņš ātri izrauj ārā, un šajā kartē šīs 15 sekundes netika piefiksētas, un tahogrāfs vēl joprojām gaida, ka tā minūte beigsies, kad notiks, ka varētu ierakstīt kartē. Cilvēks jau ir izņēmis ārā savu karti, otrs izņēmis kartā ārā, otrs tagad ielīdz pirmajā iekšā, jo viņi mainās vietām, viņi mainās arī kartas vietām, viņš ieliek pirmā šofera vietā savu karti, otrais, kurš sēdēja blakus, un tahogrāfs viņam ieraksta braukšanu. Un tā minūte viņam jāieraksta, viņš nevar neko neierakstīt. Un viņš ieraksta braukšanu, kaut kas nav vēl braucis. Un pie kam ieraksta braukšanu, kad otrais šofers, ka mašīna stāv uz vietas, jo otrais šofers nemaz nav. Un tagad iznāk, ka tas otrais izrādes ir 1 minūti pabraucis viens pats. Tiklīdz viņš kaut 1 minūti pabrauc 21 stundu laikā viens pats, viņš nevar vai 21 stundu braukt. Viņam jābrauc ir 15 stundas. Un tāpēc viņš saprot, ka 15 stundas, otrs saka, bet es varu 21 stundu braukt. Pirmajam jau pēc 15 stundām jāiet gulēt. Es tikai vienu piemēru pastāstīju. Šie piemēri daudz dažādi, kur nepareizi operējot ar kartēm, un tāpēc nezinu, kāda iemesla dēļ bija šis. Nākšais iemesls bija, kad tagad jau saistībā ar prāmu atkal. Tad, kad apstājās ostā, jāuzliek ir beigu valsts un jāsāk atpūta. Tas ir numur 1. Jāuzliek beigu valsts un jāsāk atpūta. Un tad, kad atpūta ir sākusies, pagājis kā 2-3 stundas, un tagad vajag braukt uz prāmi, lai es brauktu uz to salu, piemēram. Un tad, kad atkal tahogrāfa modeļi dažādi, ja, kā kuram vajadzēja ieslēgt vai ieslēgt to prāmja simbolu vajadzēja jau pirms braukšanas, jeb uzbraucot un noparkojoties uz prāmja, ja, tur atkal dažādi tahogrāfa modeļi. Un tad, kad uzbrauc uz prāmja, tātad uzbraukšanas laikā nedrīkst pabrauc, 2 minūtes pastāv uz gultiņām, atkal pabrauc, atkal pastāv uz gultiņām, jo tagad sanāk, ka tu jau 2 reizes pārtrauci, vairāk pārtraukt nedrīksti. Un tāpēc visu tos braukšanas savienojumšanu vajag ar vai citiem darbiem vai ar konvertiņiem. Tie, kas zina, varbūt tu saproti, tu šobrīd neko nesaproti, ja? Bet tie, kas klausās. Tātad, kad aizbrauc virsū, lai tie visi citi darbi un braukšana ir vienā ciklā. Jo, ja tas ir viens cikls, tad vēl otrs cikls tiks dots nobraukt lejā no prāmja. Ja šeit parādās kaut 1 minūte atkal gultiņa, ar to tas nozīmē, ka šo ciklu jau 2 daļās tādala. Bet vispār drīkst uzbraukt un nobraukt ar 2 cikliem, un tos ciklus nevar sadalīt ar atpūta. Lūk, tad, kad uzbrauc uz prāmi, atkal jāuzliek gultiņa, un tad, kad nobrauc no prāmi, atkal vienā ciklā nobrauc, un tālāk jāpastāv tik ilgi, lai šīs kopējās stāvēšanas, jeb atpūtas stundas kopā būtu 11. Ja kaut kāda iemesla dēļ kādu nav izpildījis no šīm prasībām, un viena no lietām bija, kad VDO tahogrāfam, Smart 2 VDO tahogrāfam jauniem, nedrīkstēja uzlikt šo prāmies simbolu, kamēr bija izslēgta aizdedze. Jo, ja izslēgta aizdedze, viņš neieprogrammē šo prāmja ciklu un parādās, kad GPS datus joprojām viņš skaita, neizslēdz, jo prāma režīmā viņam vajadzētu izslēgt. Un ja viņš neizslēdz šo GPS uztveršanu, tad izrādās, kad brauc ar prāmi, kā jaunākais tahogrāfs, viņš skaita GPS un saka paklau, bet viņš stāv tādu magnētu uzlikt mašīnai. Tāpēc vajag ieslēgt prāma simbolu pie ieslēgts aidzes. Varētu vēl kaut kādus tur teikt, jā, bet konkrētajā gadījumā vajag dabūt konkrēto failu, un tad mēs konkrēti izstāstam tieši, kura no daudzām šīm kļūdām bija šīm konkrētiem šoferiem. Bet atkal, ja viņš bijis mūsu klients, lai sūta mums, ja nē, tad mēs nelabprāt, jo to jautājumu ir milzīgi daudz. Protams, un katra situācija ir individuāla, bet man liekas, ka to arī ļoti labi tā paskaidroja. Tie galvenie kaut kādi principi, ka ir jāmāk operēt ar tām podziņām arī un ar tām funkcijām, vai ne? Un ir jāsaprot, kurā brīdī kāda ir jāsaslēdz un kurā brīdī nevajag to savu karti tur. Ņemt ārā pārāk. Jā. Precīzi. No tā iespējams arī daudz kas rodas. Tad patiesībā, jā, mūsu saruna arī jau tuvojas drīzumā noslēgumā, bet šo es gribu uzjautāt noteikti, jo tas ir tas jaunums, par kur tu jau minēji, tu jau pieskāries tiem busiņiem līdz 3,5 tonām, bet tad jautājums sekojuši. Ja ar privātu vai uzņēmumu busiņu līdz 3,5 tonām tiek veikti starptautiski pārvadājumi ārpus Latvijas, kad rodas pienākums izmantot tahogrāfu un ievērot braukšanas un atpūtas laika prasības? Tātad mēģināšu noformulēt atbildi. Ja tiek veikts
komerc pārvadājums. Tātad par to maksā naudu. Jautājums, vai par to maksā naudu? Nu, jautājums, vai par to maksā. Nu, pieņemsim, ka maksā. Kāds maksā? Ja maksā, tad tas ir komerc pārvadājums. Tādā gadījumā vajag tahografu. Ja nemaksā naudu par šo pārvadājumu, viņš ved savas firmas mantu un ar busiņu līdz 3,5 tonnām. Šajā gadījumā tas nav komercpārdājums un nav kabotāžu pārvadājums. Tātad tas ir pašpārvadājums. Pašpārvadājumam ir prasība būt aprīkotam ar tahogrāfu, ja šofera pamatnodarbošanās ir šī vadīšana. Ja šoferi, pieņemsim, viņš kaut kāds betonētājs ir un viņš savu betona maisītāju grib aizies uz šauļiem, un tur kaut kādu, kaut ko samaisīt betonu kādam lietu. Ja viņa pamatnodarbošanās, tam jābūt pierādāmam dokumentāli, darba līguma vai kā savādāk, ka viņa pamatnodarbošanās ir celtnieks, un viņš izmanto šo busu tikai aizvest mantas, kuras pieder firmai, tas nav komercpārdājums, un viņš nav pamatnodarbināts par šoferu. Tādā gadījumā viņam nevajag. Bet privātpersonām joprojām līdz 7,5 tonnām, ja runā par privātpersonu. Tad privātpersonām joprojām ir 501. regulas 3. panta H apakšpunkts, kurš saka, ka nekomerciāliem kravu pārvadājumiem līdz 7,5 tonnām pa visu Eiropu var braukāt bez tahografa. Tātad, ja tas ir nekomerciāls un nekomerciāls, ir tāds, kurš nav ne pašpārvadājums, ne komercpārdājums. Tātad privāta persona, ved savu... Sev, nopirkt. Sev to betonu maisītājus ved uz Spāniju. Nopirkt uz savu vārdu, Polijas, ved mājās sev betonu maisītāju. Ja tas, protams, ja viņš 10 tonnas Coca-Cola sev ved mājās, tad uz 10 nevis pavest, 7,5 tonnas tikai. 7,5 tonnas jau. Mašīnā kaut ko 3 tonnas Coca-Cola, tad, protams, pēc pavada dokumentiem būs saprotams, ka šī nav personīgai lietošanai manta, jo diez vai viņš izdzers 3,5 tonnas Coca-Cola. Pēc dokumentiem policists nospriedīs, vai tā ir vai nav privāta manta, un tad viņš šai gadījumā betonu maisītāju uz savu vārdu nav nekāda problēma. Līdz 7,5 tonnām ved privāti sev kā vien grib, un tur tās 2,5 tonnas nekas netiek prasīts. Bet pašpārvadājumiem šobrīd, ja viņš nav nodarbināts pamatdarbā par autovadītāju šoferi, tad viņš joprojām var turpināt bez tahografa braukt. Bet jāpierāda. Imant, liels paldies par saprotamu atbildi. Tad atkal jāskatās, kas ir konkrētais gadījums un nianses zem tā. Tieši tā mēs arī iesākām to mūsu sarunu gan ar tahogrāfu vēsturi, no 1844. gada nonācām līdz tam, ka šobrīd ir vajadzīgi šie smart tahogrāfi jau. Ko mēs varam sagaidīt nākotnē? Es pieņemu, ka mēs neesam šobrīd vēl gala mērķi sasnieguši, un visticamāk vēl kaut kādus tehnoloģiskos uzlabojumus vai jaunas prasības mēs sagaidīsim. Tavas prognozes? Tahogrāfos tiek jau ražotāji iebūvē daudz dažādas nākotnes features, piemēram, ar inteliģentajām sistēmām sadarboties, tālāk ceļu apmaksas šobrīd, tā kā man pašam autobusu bizness, joprojām viņš ir, kaut šobrīd krietni mazāks viņš ir, bet tad, kad mēs vairāk braukām pa Eiropu, katrai valstī braucot bija savi ceļu maksas tādi boksiņi, un tad tur 7-8 kastītes piekarināja pilnus logus, un tad uz Poliju brauc, tur gaidīja, kad tur to kastīti var dabūt. Un katrai valstī brauc cauri, tur savā bokšņā, tur vajadzēs skatīties, vai tur spīd lampiņas, vai nespīd, vai ceļa maksas tiek noņemts vai nenoņemts. Tad tagad tas viss tiek jau ievietots tahogrāfā, un, video tahogrāfs jau piedāvā dažādus risinājumus tieši šiem visiem maksas ceļiem, lai nav 20 kastītes pa logu, bet tahogrāfs to visu dara. Tālāk ar grāmatvedības programmām, ļoti daudz tiek domāts par to, kā šo tahogrāfu informāciju izmantot grāmatvedībā, algu uzskaitēs, loģistikas un rēķinu izrakstīšanā, un tiek atvērti porti dažādi, kur varētu daudz un dažādā veidā gan ar datoru, ar planšetu pieslēgties caur Bluetooth un caur savādākā veidā, lai varētu izmantot daudz dažādās programmēšanās tur, kur vajadzīgi viss šīs lietas, kur varētu lietot. Ļoti daudz, kas būs attīstīts tieši šajā jomā, no tahografa iziet iekraušanas, izkraušanas, daudz kas.
Būs attīstība, būs un jaunus mēs vēl varam sagaidīt. Bet, Imants, liels paldies par sarunu. Mūsu sarunas laiks tiešām paskrēja nemanot un ļoti, man liekas, interesantos stāstos. Ne tikai interesantos, bet praktiskajā pusē. Un man liekas, ka tiešām te ir daudzas lietas, ko jau es ceru, ka mūsu skatītāji, klausītāji jau dzirdēja un iegaumēja un aizlika aiz auss. Gan noteikti dažādas lietas, ko vēl var paskatīties un papētīt. Un, protams, ir skaidrs tagad, tie, kas varbūt nebija iepriekš satikuši Imantu, tagad zinās par vienu tahogrāfu inspektoru vairāk. Un noteikti, jā, tieši tā. Tā kā lai jums izdodās arī ieviest tādu foršu kārtību arī šajā jomā. Jā, vēl gribēju pateikt, ka mēs Rumbulā mūsu laukums bija, bet mēs nopirkām Mārupē zemi pushektāru. Jo tehniskās apskates stacija bija Rumbulā, un tehniskās apskates stacija tagad sāk darboties kravas mašīnā Mārupē, un mēs netālu no Mārupas tehniskās apskates staciju nopirkām, un tur drīzākā laika arī būs kalibrācija jau pie tās apskates stacijas tūmā. Tā tad tiekamies ne tikai Rumbulā, bet arī Mārupē. Jā, nākotnē Mārupē. Nākotnē. Nu ko, nākotne jau ir pavisam drīz, un patiesībā jau iespējams, kad jūs jau skatīsieties un klausīties šo viennozīmīgi jau uz pienākus nākotne, skatoties no mūsu sarunas, bet nākotnē noteikti būs vēl ļoti daudz interesantas sarunas. Turpiniet skatīties un klausīties podcastu Loģistika bez filtra. Noteikti atstājiet savu komentāru, uzrakstiet, ko jūs par to domājat. Uzrakstiet varbūt kādu savu situāciju, ar kur jūs saskārušies, un jā, mēs gaidīsim jūs komentārus un atsauksmes forši. Paldies, ka skatījāties. Vislabāk!